Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Kurus tad Dievs svētī? Šodienas rakstu vieta. Svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdievīgo padomam, nec steigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie, tie ir kā pelēvas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. 1. psalms. Šodienas pārdomas. 1. psalma autors ir Dāvids, gana puika, kurš kļuva par ķēniņu. Par viņu ir teikts, ka Dāvids bija vīrs pēc Dieva sirds. Tas gan nenozīmē, ka Dāvida dzīvē nebija problēma. Viņam bija gan izaicinājumi, gan kļūdas, gan zaudējumi, gan uzvaras. Domāju, ka lielākais mantojums, ko Dāvids atstāja, ir viņa dziesmas, kuras ir iekļautas Bībelē. Tās ne tikai stiprināja Dāvidu pirms apmēram 3000 gadiem, bet dara to vēl šodien. Es aicinu tevi ieraudzīt sevi šajā ticības dziesmā, lūgšanā un pieņemt to kā savējo. Šodienas lūgšana. Tēvs, es apņemos būt svētīgs cilvēks, kas nesako bezdīvīgo padomam. Es atsakos staigāt grēcinieku ceļus, nedz arī sēdēt izsmējēju pulkā. Tā vietā es izvēlos pārdomāt tavu vārdu un tavus likumus. Paldies, ka tu padari mani līdzīgu kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko es daru, man labi izdodas. Es nebūšu kā bezdievīgie, kurus kā pelavas vējš aizpūš projām. Patiesi, bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tu, kungs, pazīsti taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Jēzus vārdā. Āmen.